tas piliens novalkās, bet paliek tā puņķi. Mēs jau nemazgājam. Nē, viņš šita tiek uzpulnāts un uzkārts. Šeit var redzēt, ka cilvēki, kas iepriekš nav dzīvē filmas tīstījuši, ir varoņu darbu tādu pabeiguši un 4 filmiņas drīz dosies uz žāviešanu. Šis ir viens no melnbaltās fotogrāfijas pamatpunktiem, tik pie laba negatīva. Un te reku ir lielas baļas, ko smalkā valodā sauc par ķivetēm, kur rīt no rīta tiks iepildīts attīstītājs stopvana fiksāžu 1, fiksāžu 2 un tiks taisītas bildes. Tajā brīdī, kad papīrs ir izgājis apstrādes ciklu, viņš pārvietojas uz tām žāvējamām iekārtām. Ja tas ir īsts papīrs, gadījumā, ja tas ir RC papīrs, tad viņš žāvējas uz šiem sietiem. Gala beigās tiek skaisti ar giljotīnu apgriezts. Šmekt. Ja trāpās pirksta apakšā, pašvainīgi. Nu, kaut kā tā. Un tur ir ķīmijas krājums. Viena daļa no apstrādāmiem šķīdumiem mēs taisam vēl vecmodīgi paši. Vienu daļu lietojam nopirktus gatavus. Un te taisni, kā Ģirts Jākapsons ir izkārs 4x5 solu. Šis ir negatīvs. Pilni izmēra negatīvs, liela formāta negatīvs. Te var redzēt, ko viņi tur ir ar jauniešiem kopā fotografējuši. Tas nav lielākais, vēl 80 solu negatīvs vēl nav šovakar attīstīts. Mēs atrodamies Mākslas rezidenču centra Serde sētas mājas 2. stāvā. Laboratorija, te fotolaboratorija ieviesās pirms drusku vairāk kā 10 gadiem. Pēdējos gadus ir ļoti pilnveidota, un šeit ir pilns melnbaltās fotogrāfijas, klasiskās melnbaltās fotogrāfijas cikls iespējams. Un šeit 2 reizes gadā ir meistardarbnīca, kas ir pieejams plašākai publikai caur pieteikšanos. Reizi gadā mums šeit ir klubu sapulcs, liela formāta fotogrāfijas draugu klubu sapulcs. Un gandrīz visu laiku, kamēr ārā ir kaut cik silts, šīs telpas nav apkurināmas. Kamēr ārā ir kaut cik silts, šeit mēs strādājam vienkārši.